Labdien! Šodien mūsu dabaszinības stundas tēma ir, kur attīstas sēklas. Pavasarī, vasarā vai rudenī augi zied. Augus, kuriem uzplauks ziedi, sauc par ziedaugiem. No ziediem veidojas augļi, kuros ir sēklas. Dažādiem augiem ir dažādi augļi un sēklas. Tie dažādi pārziemo, dažādi izsējas. Piemēram, gurķi zied pavasarī vai vasaras sākumā, parasti vasarā, un vasarā nes arī augļus, ābeles. Kad zied ābeles? Ābeles zied pavasarī un arī zemenes vai vasaras sākumā, un pēc tam, kad jau ir noziedējuši, tad nes augļus, kuros ir sēklas. Visus augļus mēs varam sadalīt, ziedaugļus varam sadalīt divās grupās. Ir viensēklas, kuros augļos ir iekšā viena sēkla un daudz sēklu augļi. Piemēram, tavā priekšā, kur ir attēlos viensēklas augļi, piemēram, persiki, plūmes, abrikozes, ķirši un avokādo. Tu vari redzēt tur vienu skaistu, pamatīgu sēklu, ko iestādot attiecīgajā vidē, lai būtu gaisma un mitrums, arī var no tās izdīgt asins un var izaugt avokādo. Un ir daudz sēklu augļi, kuros ir vairākas sēklas, piemēram, tomātos, arbūzos ir ļoti daudz sēklu, gurķos un daudz citos augļos. Kur attīstās sēklas? Pavasarī, vasarā vai rudenī augi zied. Kā jau neliels atkārtojums, dažādiem augiem ir dažādi augļi un sēklas. Tie dažādi pārziemo, dažādi izsējās. Piemēram, pienenēja sēklas attīstās ziedu kurvītī, tad iekšā ziediņā. Pēc noziedēšanas zieds nokalst un sēklas nogatavojas otrajā attēlā. Sēklas ir sīkas un ļoti, ļoti vieglas. Katrai sēklai ir lidmatiņi, tā kā tādi spārniņi. Šādas sēklas izplatās ar vēja palīdzību. Tad vējš uzpūš un visas sēklas tiek izkaisītas pa visu pļavu un nosēžās un zemē vietā, kura patīk sēklai, tur arī izaugs nākamā pienene. Saules puķei pēc noziedēšanas un ziedu nobiršanas paliek liela galva, kurā nogatavojas sēklas. Tās ir samērā lielas un smagas. Tāpēc izsējas turpat blakus mātes augam vai izplatās pateicoties putniem, kuri ar tām mielojās. Tātad šīs sēkliņas ir smagas, viņas nokrīt lejā, un tur viņas arī izsējās, ja cilvēks nesavāc. Bet ir putniņi, kas palīdz izsēties. Viņi paņem knābītī sēkliņu un aiznes uz kādu citu vietu. Ābolā sēklas attīstās sulīgajā auglī, iekšā ābolā. Ar āboliem barojās putni un citi dzīvnieki, kuri palīdz izplatīt, tas ir straņēts, ābolu sēklas lielos attālumos. Un arī vējš uzpūš un šīs sēklas izplata, jo viņas ir izkritušas no ābola. Ķirsim katrā sulīgajā auglī attīstās viena liela sēkla, kauliņš. Mēs parasti tā arī sakam kauliņš un neiedomājamies, ka tā ir sēkla, ka labā vidē no šīs sēklas var izaugt ķiršu koks. Ķiršu sēklas palīdz izplatīt putni, kuri barojas ar šiem augļiem. Gurķi sulīgajā auglī attīstās daudz sēklu. Pie mums gurķi savvaļā nevairojas.
jo sēklas ziemas salā nepārziemo. Ir tikai cilvēki, dārznieki, kuri ar to nodarbojās un ļoti labi pārzina šo lietu, tad viņi šīs sēklas paņem, izžāvē tādā speciālā vietā un šīs sēklas gatavo nākamajam gadam, pārdod citiem cilvēkiem, vai ir speciālas tādas uzņēmumi, kas ar to nodarbojās, pēc tam safasē tādās paciņās un pārdod cilvēkiem. Tā. Un tavs mājas darbs būs darba lapā 32.1. Tev būs jāuzzīmē vesels ābols šajā ailītē pirmajā, un otrajā pusē jāuzzīmē pārgriezts ābols. Labāk to dari nevis pēc atmiņas, bet paņem mājās āboli, cer, ka tev ir kāds ābols, un pārgriez to uz pusēm. Un norādi pēc paraugi, kur redzams augs, kur ir zieds, šeit jau ir parādīts zieds, kur ir auglis un kur ir sēklas. Vienkārši parādi ar bultiņu, kur ābolim ir sēklas un kur ir auglis. Paldies tev par uzmanību! Visu labu!